Es jūs tagad izvadīšu pa tādu nelielu ceļa posmu, kurš saucās Banānu ceļš. Vietējā pašvaldībā visur reklamē šo te Puerto de la Cruz Loro parku. Un šim ceļam nosaukums ir dots Banānu ceļš, nepavēlti. Tūlīt iesim starp banānu plantācijām. Kaut kas līdzīgs āgāvju ziediem. Šeit jau viens ķekars sāk gatavoties. Šajienas ļoti labi var redzēt, ka banāni tiek audzēti tādās tā kā terasēs, bet ļoti daudz arī neiekoptas teritorijas, kur agrāk kaut kas ir audzēts, bet tagad ir aizlaists. Tur tālu arī var redzēt, visur ir terases. Šīs visas terases arī būvētas priekš audzēšanas, kur redzēt visur apūdeņošana, bet netiek izmantotas. Šī ir vietējā pludmale, diezgan paliela priekš šī krasta, bet lai viņā nokļūtu, ir jāiet tur visu ceļu apkārt, un reku pat repītēm lejā tajā pusē. Šis krasts pārspēja Los Gigantes. Visa piekraste ir super iespaidīgi augstas kraujas. Senie apūdeņošanas kanāli, droši vien lauki pamesti gadu 10 atpakaļ jau. Pēc lauku pamešanas vienīgais, kas te auga, ir šāda te vērmeļu suga ar ļoti spēcīgu smaržu. Kārtējais iespaidīgais skats uz salas plašumiem. Var apsīties, kas kaimiņam pagalmā notiek no augšas. Augstuma starpība jau iespaidīgi ir. Del Vino de Tenerife. Veikals, degustācijas, restorāns un pat kapela. Reku, kā viņi renovējuši vecu īpašumu. Tas ir kā izskatās tagad ārā. Skats pāri ielai, tur tālumā Puerto de la Cruz un Kanārija palma. Vīna dārzs. Kad spāņi 16. gadsimtā iekaroja salu, viņi, protams, atveda līdz tādas lauksaimniecības kultūras, kādas viņi pazina, un vienas no tādām bija vīnogas. Un tika ierīkoti pirmie vīnogu dārzi. Nedrīkst tuvoties šai āraukārijai, jo krītoši zari un čiekuri. Šobrīd gan nevienu čiekuri neredz, tikai zarus. Kā jau katrai saimniecībai pieklājās sava banānu plantācija. Tā, kurā redzami Kanāriju salās augošie vietēji augi, pasuga olīvei. Un kur iztikt bez puķkoka? Speciāli izstāžu halle veltīta cilvēkiem, kuri šeit dzīvojuši un strādājuši. Dzīve pirms tam bija grūta, bet pateicoties darbam, mēs necietām badu. Miguels Canino Afonso. Šī vieta ir agrāk bijusi ūdens cisterne. Un tiek arī pareklamēta blakus saimniecība Casa de la Miel, jeb medus pils varētu būt. Un šeit tiek attēlot medus šūna. Milzīgā izmērā bītas ielido.
Re, kur iekšā attīstās jaunās bites. Darba bites viņas baro. Re, kur bišu maize. Jaunās bites iekšā šūnās. Re, kur jau bites šķiļās ārā. Šeit redzama šūna šķērsgriezumā. Kur jaunā bite attīstās. Informācija tikai spāņu valodā šeit. Un stropi kādi agrāk tika lietoti salā. Šis otrais no puķkoka, no priedes, atkal no priedes. Nē, šis no agaves un no priedes. Medus apmeklētāju centra izstāde. Re, šeit ir strops šķērsgriezumā. Te var pacelāt, apstīties iekšā rāmīšus. Droši vien tādi modernāki, jau papīra stropi. Jo šeit jau, piemēram, tur, ko viņas liek Nacionālā parkā, tur nelīst. Mierīgi var lietot papīra stropus. Vai tas nesaprotas, kas tas ir? Nezinu, kas tas īsti ir. Medus izspiešana. Kā agrāk tika medus izspiests no šiem te koka apaļajiem stumbru stropiņiem. Modernās medus sviedas un modernā medus sviedas šķērsgriezumā. Griežās vidus. Šī te saimniecība nodarbojasies ar vīna audzēšanu jau no pašiem pirmsākumiem. Šī fotogrāfija no 1945. gada. Kur ēka pirms atjaunošanas 90. gadu sākumā. Modelis. Klimats, kur mēs atrodamies. Kur ir visas Kanāriju salas, mēs esam uz lielākās, uz Tenerifes un ziemeļu daļā. Informācija par augsnēm un apgabaliem, kur ir vislabākie vīna audzēšanai. Mēs atrodamies šeit te, ziemeļu daļā. Un kur var pasīties, kādas izskatās augsnes šajā apgabalā. Dažādas kultivēšanas metodas dažādās salas daļās, piemēram šeit noliec vīnogus šādi. Tad šajā pašvaldībā ļoti tuvu zemei. Šeit galīgi var teikt pa zemi. Anangā kā kultivē. Šeit atkal taisa tādas režģus. Un diezgan augsts tās vīnogas ir. Tad šajā pašvaldībā atkal var teikt gar pašu zemi. Šeit taisa tādas stiprinājumus un arī ļoti zemu. Šeit kāda ļoti sena vīna prese. Šeit tādā izdobtā kokā izstādīta ar dažādām stutēm no dažādiem vietējiem krūmiem un instrumentiem, kuri pielietoti vīnogu audzēšanā. Vīnogu dzīves cikls. Vīna ceļi, kur šis vīns tika importēts cauri gadsimtiem. Vīnogu novākšana un grozi. Tradīcijas un mūsdienas. Vīna ostas, kuras bijušas tās lielākās vīna ostas. Seno laika pudeles. Balvas, kādas ieguvis šis vīns starptautiskajās izstādēs. Vīna prese, mazāka, atkal novākšanas grozi, milzīgas mucas glabāšanai, vīna pagatavošanas tehnika. Šajā kartē ļoti labi redzami vīnogu galvenie audzēšanas reģioni.
degustācija un laboratorijas aprīkojums. Par glāzē jābūt noteikti izmēra un visam pēc standarta. Šādi te trauki droši vien samīcīšanai, kur sabar vīnogus un to mīc ar kājām. Un reku šeit vietējie vīni. Tradīcijas. Turpinās arī šī vietējo augu ekspozīcija. Vietējais olīvkoks. Šobrīd viss ir tādā pavasara stadijā. Ļoti reti, kas zied. Magārza tikai zied. Un šīs te lapas, ko mēs redzējām bieži kalnos, tas ir Verodes, Aeonium urbicum. Fotogrāfijās šī te gigantiskā vīna prese tika pielietot līdz pat 1945. gadam. Un veikaliņa apmeklējums. Kādus dzērienus te tik viņi nepiedāvā. Vīnu pārbagātība. Visām gaumēm. Tenerifes antropoloģijas muzejs Kasa Karta. Skaidri redzams, kur sākās Anangas kalni. Vietējās Tenerifes pūralādes. Ūdens filtrēšana caur porainu akmeni. Un šī speciālā vieta ir iebūvēta šajā mājā. Un tādas bija katrā mājā agrāk. Speciāli ūdens attīrīšanai. Vietējie tenerifiešu tautstarpi. Godīgi daudz neatšķirās no Eiropas standarta. XIX. gadsimta vidus. Dažādas dāmu cepurītes. XVIII. Gadsimta beigu ģērbšanās stils. Te tāda izstādīta par godu sieviešu tiesībām. Mājas būris, mājas ieslodzījums. Astētiskais ieslodzījums. Šeit atkal tas ūdens destilēšanas trauks. Liela bļoda. No poraina akmens. Milzīga lāde, kur glabāt visu. Dažādi trauki virtuvē. Šī te lielā bļoda, nezinu, kam bija domāta, nekāda informācija nav dota.
zirnakmens un maizes krāsns. Šeit ir tāda parasta plīts. Kurina no gala kaut kur droši vien, nē, kurina tur. Un tas siltums izskatās pa visu mūrīti. Un parastā veida plīts, kādas arī lieto Latvijā. Aromātisko un medicīnisko augu dobe šajā sezonā tāda panīkusi. Ūdens svēršanas un sadalīšanas sistēma, kur agrāk bijusi pie katras mājas. Vīna prese ļoti līdzīga, kāda bija vīna muzejā. Tikai šeit no augšas iespējams apskatīt. Muzejs iekopja arī savu nelielu banānu plantāciju. Šī ir tā vīna prese, jeb lāgers. Īsumā labākā stāvoklī, kādā bija tajā vīna muzejā. Uzreiz arī neliels vīnogu dārziņš, protams, tagad bez lapām. Nekur aiziet stumbri, un šeit uz jumta izplesti visur. Te ir speciāla ekspozīcija miltu un graudu apstrādē. Dažādi dzirnakmeņi. Droši vien, ka nevar aiztikt. Jā, kā jau iepriekš bija teikts, uz salas nebija nekādi metāli, tādēļ pārsvarā instrumenti bija no akmens, koka un kaula. It īpaši pirmotnējiem iedzīvotājiem, kas šeit dzīvoja. Vispār tā teritorija muzeja ir diezgan milzīga. Rekur mēs jau esam dārzā kādu brīdi staigājam. Diezgan liela dārza platība. Šī būve varētu būt kokogļu dedzinātuve. Šādās te ražoja kokoglis. Šī te esot Kanāriju tipa siltumnīca. Vēja izturīga. Konferenču telts, bīģes, opuncijas. Tās varētu būt cukurniedrs. Pieiesim tuvāk, ja drīkst. Gan jau, ka nedrīkst. Cukurniedrs. Normāls. Man ir brīnums, ka viņi šeit audzē tik maz olīvas, jo piemēram, šie kalni izstāsta pietiekoši zaļi. Eiropā viņi visi būtu. Grieķijā viņi visi būtu noklāti ar olīvēm. Banānu šķirnes visdažādākās tiek izmēģinātas. Gruiesa. Rozmarīns. Vau, šitas ļoti aromatisks. Svaigi avokado. Visa vasaras terasīte noaudzēta ar vīnogām. Tas arī viss šajai sērijai. Atgriežamies, kur sākām.